Vai šis ir tas laiks, kad bērnam sākas šis te pusauģu vecums? Un jā, te ieskanās arī pusauģu vecums, un tas ieskanās un var ieskanēties tieši ar šo te emocionalitāti. Un, jā, tas notiekās tāpēc, ka bērns var domāt, ka kāds, piemēram, padomā kaut ko sliktāku, ka viņam neizdevās varbūt tās tas mājas, kur viņš bija tajā grupiņā, draugu grupiņā. Tieši tāpat arī sociālai tīkli šobrīd ir tiešām ļoti augstu. Un ieņem tādu būtisku lomu bērnu un jauniešu ikdienā. Šeit arī ārkārtīgi svarīgi sekot līdzi tam, kādus šos te sociālās tīklus jaunieši izmanto, lai gan šis ir tas vecums, kad bērni negribēs varbūt tās pārāk daudz dalīties. Bet, ja ir tā iespēja, tomēr būtu jāpasako līdzi, kuros šajos tīklos ir kādas ziņas saņem, jo bērniem nav svarīgi. Mēs bērnam varam stāstīt, ka, piemēram, tie cilvēki, kas ir otrā pusē, viņi patiesībā var nebūt īsti cilvēki. Bērnam ir grūti norobežoties,